Labdien, draugi! Tuvējās ļoti svarīgs notikums – Lieldienas, kad mēs atcerēsimies Jēzus lūgšanu un uzvaru lūgšanā Ģesemanes dārzā, kad mēs atcerēsimies Jēzus krusta nāvi Golgātā un kad mēs atcerēsimies viņa pārdabisko un apbrīnojamo augšām celšanos 3. dienā. Un šodien es vēlētos jums parādīt, domājot par šīm lieldienām, to vietu un veidu, kā Jēzus izcīnīja savu uzvaru, lai varētu iet uz priekšu, lai varētu iet šajā uzvarā, kur Dievs viņu bija paredzējis. Un Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā ir aprakstīts notikums, kad Jēzus dodas ar saviem mācekļiem uz Ģesemanes dārzu un saka saviem mācekļiem vārdus: esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka kārdināšanā nekrītat. Un pats akmens metiena attālumā devies, nometās ceļos, krita uz savu vaigu un lūdza Dievu, sacīdams vārdus: Tēvs, ja tas ir iespējams, tad lai šis kauss iet man garām, bet ne mans prāts, bet lai tavs notiek. Un tā 3 reizes. Un pēc tam viņš ceļās augšā no šīs lūkšanas, dodās pie saviem mācekļiem un saka: jūs vēl guļat, celieties, ejam, kas mani nodod, ir klāt. Un viņš iziet pretīm saviem vajātājiem jau kā uzvarētājs. Un šajā stāstā, šajā notikumā mēs redzam garīgā spēka un uzvaras vietu un avotu. Tā ir lūkšana. Lūkšana Dievu priekšā. Un ļoti svarīgi ieraudzīt, ka viņš noliecās lūkšanā, lai celtos augšā un iet uz priekšu. Mīļie draugi, katra mūsu dzīvē ir kādi jautājumi. Katra mūsu dzīvē ir kādas lietas, kur mums katram personīgi ir jāizcīna savu uzvaru. Vai ir jāatstāja kāds grēks, vai ir vajadzīga dziedināšana. Varbūt tev ir vajadzīga atbilde kādā lietā. Varbūt tev ir jāpieņem kāds svarīgs lēmums, kas var būt ļoti daudz kas. Un ir tikai viens veids, kā izcīnīt savu uzvaru. Noliekties, lai celtos un iet tālāk. Un bez noliekšanās nav iespējams iet tālāk uzvarā. Jēzus to ļoti skaidri parāda ar savu piemēru. Un lielajā piekdienā, 3. aprīlī, lūkšana projekts Lūkšana nakts aicina visu konfesiju draudzes, mājas grupas un individuālus lūdzējus uz lūkšanu nakti ar nosaukumu Noliekties, lai celtos. Informācijai un vienotībai ir iespēja pieteikties mājaslapā cerība.lv/Lūkšana nakts un aicinām katru pievienoties, lai kopā lūgtu un lai izcīnītu savus uzvaras. No draudzes Cerība Rīgā būs iespēja vērot arī tiešraidi un iespēja arī tādā veidā pievienoties. Lai Dievs mūs visus svētī, tiekamies lielajā piekdienā, naktī, kas var mainīt tavu, manu un mūsu visu dzīves. Esiet, mīļie, svētīti!